Domājot par 4. maija valsts svētkiem, šodien mēs ar Lauri pagatavosim ko īpaši svinīgu un gardu. Mēs gatavosim jogurta, krēmsieru un putu krēmu kūku ar zefīru, ar cepumiem un arī bez cepumiem. Nu, skat, patiesībā visu, ko tu redzi, mēs centīsimies izmantot. Mēs saputosim putu krēmu kopā ar krēmsieru un vēl jogurtu. Cepumus sasmalcināsim. Tā būs mūsu apakša. Savukārt sāni maliņas būs ar šiem bezē cepumiem, bet kas ir pats interesantākais? Mēs neizmantosim cukuru, jo zefīrā, bezē un cepumos visur ir cukurs un vēl man ir dzērviņa ievārījums. Aiziet, nu tad ar ko mēs sākam? Sāksim ar ļoti svarīgu darbu. Cepumus sasmalcināt. Vienkārši smalcini viņus. Ja? Es sākšu ar krēmsieru. Jogurts. Labi samaisam un sāksim putot. Lai viss neiet pa gaisu, sākumā ir vēlams tā kā padarboties ar neieslēgtu mikseri. Ja? Tik līdz viss ir sajaukts viendabīgā masā. Es likšu klāt saldo krējumu. Šos cepumus liekam šeit, beram. Tātad pamatnīte mums ir un tālāk seko Solis, jā, numur 2. Un šādi, ja? Izlīdzinam skaisti. Ja? Dzērvenes, es uzskatu, ir viens tā kā no mūsu latviskākajām ogām. Jā, ar tam dzērvenem daram sekojoši. Dzērvenes mēs tā kā drusciņi pa piciņai. Zefīru mēs iemānīsim. Vienkārši iemānam, sagriežam šādi. Un marmelādē, starp citu, arī vajadzēs drusku pakust. Un viņi, kad pakusīs, tad viņi būs tāda, kāda viņai jābūt. Redz, kā mēs drusku pieblietājam to visu. Cepurīte, jā? Nu, te atliks mums visu nosekt. Skaisti. Nu, tad vienkārši klājam un liekam. Ja? Kā tiklīdz tas ir izdarīts, liekam leduskapī, lai sastingstu. Un vispār visgaršīgākā kūka viņa būs rīt. Nu, esam izņēmuši. Un tagad drīkst slīpi likt. Nu, vēl jau vairāk radoši, jā. Nu, var slīpi. Mīļie skatītāji, lai jums ļoti sirsnīgi un ģimeniski gaidāmie valsts svētki. Un gal galā nebaidieties gatavot, nebaidieties eksperimentēt, jo gatavot ir ļoti vienkārši. Un atcerieties, ka izdevīgākos piedāvājumus vienmēr varat atrast Maxima veikalos un iedvesmu meklējiet Maxima mājaslapā.